Vai tu zini, ka surstromings ir vissmirdīgākā zivs pasaulē? Vai tu esi viņu pagaršojis kādreiz? Kā viņu pareizi ir jāatver? Seko tālāk mūsu video, skaties. Tur būs maziņš kadrs, kā mēs viņu degustējām un arī kā pareizi viņu atvērt. Patīkumu skatīšanos. Ja šis video savāks 1000 laikus līdz 1. februārim, tad es blondīne, kura nekad, es nezinu, man nekad nevarētu pierunāt, bet es ēdīšu pagaršošu surstroming. Vai jūs to gribat? Nu, tad jau redzēsim pēc jūsu emocijām. Es švemšu vienkārši ārprāts. Ko es parakstījos? Es negaidīju, bet 10 stundu laikā jūs savācāt tos 1000 laikus. Es biju šokā, jo es ļoti cerēju, ka man nebūs jāēd tas surstromings, bet, gaidat video, ko es varu pateikt. Sekojiet Pļaunieku tirgumu, gaidat video, jums ir vēl visādas idejas un visādas foršas lietas, ko jums parādīt. Tā kā tiekamies Pļaunieku tirgu. Seko jaunumiem. Mani neīpaši iepriecināja. Viņš var sprāgt. Čau visiem! Ir pienākusi tā īpašā diena, kuru jūs tik ļoti visi gaidījāt. Šodien mēs pērkam surstromingu un, protams, iesim viņu mēģināsim nogaršot. Bet tātad mums ir forši pārdevēji šodien, kuru var pastāstīt arī vispārībās, vai jūs zināt, kā pareizi viņš ir jāatver un kā viņš ir jāēd. Principā ir tā, ka mēs visiem saviem pircējiem stāstam, kā pareizi ir atvērt, jo ļoti daudz ir pieraduši pie tā, ka paskatās video, smird, viss slikti, vai ne? Bet tas ir vairāk tā kā prīkpalam. Tad es blondīne ēdīšu surstroming. Lai pareizi izgaršo to īsto zviedru garšu, kas ir jāizgaršo, tad viņu atver spainī vaļā ar ūdeni. Visdrīzāk tas var būt kāds 10-litrīgs spainis, kur ir bišķiņu ūdens, tā lai apsedz to burciņu. Un tad ar to attaisāmo, ko attaisa metā buņš, tad vienkārši taisa tur vaļā, jo līdz ar to pati viņa ir fermentēta. Un viņa var no fermentācijas procesa laikā, viņu atverot, viņa var sprāgt. Un līdz ar to tajā ūdenī viņa pirmkārt nesprāgs. Un otrkārt arī nebūs neizdalīsies tā interesantā specifiskā smarža. Viņu tur atver un to filējiņu, pieņemsim, mums ir gan filējas, gan parastie, tad viņu vienkārši ņem un arī var arī tajā pašā ūdenī. Gaidiet, būs interesanti. Gaiss! Jā, tagad sajūt. Ar ko viņi abi divi atšķirās? Viens ir filēja, otrs filēja, kas ir tīrīt nosakām ārā un ir parastā, kam ir tā saka iekšā. Tā ir vienīgā atšķirība, kas viņiem tā kā ir, jo pārsvarā tie, kas saprot no tā, visi tie izvēlās filēju. Filēju, kā jau filēju, var vienkārši brīvi ņemt griezt un ēst. Dod man to filēju. Būs sen jāēd. Šausmas. Viņu ēd ar sīpoliem. Principā var ēst ar sīpolu, ar kartupeli vārītu. Tā viņi tradicionāli tā kā ēd, un mums ir ļoti daudz pircēju, kas to visu saprot un pērk arī tīri, kā saka, kam patīk. Es švemšu. Ko es parakstījos? Esmu pasākusi Eriku romantiskajās brokastīs. Bet es esmu sagatavojies ar traukiem. Brokastī paņēmis ir maizīti un cībols es nēdu. Maisiņš ir man? Paldies, es tev tur maisiņu, kas? Paldies. Tas man šitais. Es sabīgi, ka tu rūpējies par draugiem. Jā. Man arī šitā ir pirmā reize, es nezinu, ko un kā, bet... Ko mēs gaidīsim, nav nejausmas. Mūsu skaistie kaimiņi to ēd kā delikatesi. Es domāju, mēs arī varam to. Mēģināsim. Es domāju, kaut kur vis tālākajā stūrī mēs to darām. Jā, kā reiz man... Es nezinu, daudz ir. Labi, es domāju, ka nav ko... Gaiss. Izšļāts. Zini, viņš mums tā nesmird. Es jau sajūtu, bet nav tik traki īstenībā. Es tev pareikšu, ka es gaidīju kaut ko vairāk, bet es zināju, ka cilvēki dramatizē. Es arī jūtu. Jā, tagad sajūtu. Bet viņš smaržo tā kā kaut kādā ostā, tā ka tu esi, zini, tie kuģi. Bļoviens, es eju no otras puses. Es ēdīšu surstroming. Vai jūs to gribat? Tad jau redzēsim. 50,000 cilvēku skatījās šo un gaidīja šo brīdi. Ko? Lai viņš pavēdinās, pagaidi. Tā kā vecs. Tā kā tāda ķilo maizīte, pasties. Tā kā tāda ķilo viņas. Es viņu neēdīšu, bet es viņu pagaršošu. Pagaidi, ēd. Tu taču teici, ka tu ēdīsi. Tu domā, kāpēc es tev pasaucu? Ka man tu domā, tas viss jāatā. Labi, uzliksim. Tev ir maziņš gabaliņš jāpēd. Nē, es neapēdīšu visu gabalu. Tev uztaisīšu smuku maizītu līdās, kur iedabu nazīst. Kā viņš smird.
Nu, nav tik traki. Saprot, tā smarža ir tas, kas tev biedē vairāk. Smuku nogriezīsim Mazu gabaliņu, jā. Uz maizītes, lūdzu. Paldies. Par ko Čilonis. man šis? Nu, jūs šo visu gaidījāt? Tu esi gatavs, Ērika? Es esmu gatavs. Es jau vairākus gadus esmu tam gatavojies. Nā, es nezinu, man tā Sīpols nebiedē. gan jau pārsit to. Nu, pasmaržo ar sīpols zvaigznes labāk. Nu, Nu, gatavs. dod tu pirmais. Nu, tu pirmā, es jau pēc tam. Man maizīt Labi, drūk. Davai, es ņemu. Nu, kā ir? Nu, viņa liekas, viņš ļoti sāja. Sāļa, jā? Vispār nekāda problēma. Tad tev vakariņām. Nu, labi. Bāc. Man ir Par ko čilonis. man šis? Tas ir normāls ķiliņš. Nu, jūs šo visu gaidījāt? Mēs jūs gaidām Pļaunieku tirgū. Aiziet. Es taču vemšu. Nu, jūs šo visu gaidījāt? Mēs jūs gaidām Pļaunieku tirgū. Aiziet. Vajag sāļu. Vienkārši sāļa un viss. Nu labi, tagad mēs esam pāduši šito te. Tavējo izvēles ēdienu, bet sarunājam tā nākošais. Es atbraukšu tirgu, iepirkšu produktus kaut kādus, pagatavošu tev normālus vakariņus. Sarunāts. Tiekamies nākamreiz.